Priekš Jāņu nodarbes ir fantastiska lieta, kurā parasti var iesaistīties visi, un tas aizrauj visus. Vienīgi ir rītīgi tehniski jāsagatavojās un jāizdomā, kur tas notiks, kā tas notiks, vai bērni tiks laisti klāt, vai tikai kopā ar vecākiem, vai tā tālāk. Un es šeit runāju par lāpu darināšanu. Tātad, kā to esmu darījusi es, un tādi tīri tehniski mani ieteikumi. Mēs esam tātad aizbraukuši reāli kaut kādā grāvī un nocirtuši kaut kādus kārklus paresnus, vajag, lai tas miets apmēram tur tāda resnuma būtu, pagarus. Es viņus iemērcu dīķītī iepriekš, kādu diennakti noturu, lai viņi dīķī izmērcējas, lai viņi paši ir slapji un nedegtu. Tālāk ir vajadzīgs skavotājs, tas tādā ideālajā gadījumā skavotājs, ir vajadzīga tieva drātiņa un kaut kas, ar ko viņu sagarināt apmēram tādos 10-15 cm garos gabaliņos, un ir vajadzīgs izcilā gadījumā džutas. Džuta ir tāds augsts kā līns un kartupeļu maisi ir taisīt no džutas. Džutas audums un tīrs kokvilnas audums. Jā, tā tu tagad un sadedz. Jā, klausieties. Kokvilnas audumu var dabūt no vecas gultasveļas. Un ja jums nav mājās, vienīgi pārbaudiet, protams, lai nav poliesters. Ja jums mājās nav veca gultasveļa, no kuru saplēst strēmelēs un izmantot lāpām, tad droši aizejiet uz humpalām un nopērciet vienīgs palaks vai gultas pārvalks ir vienkārši atliektiem galiem. Vienīgi lūdzu pārbaudiet, ka viņš ir īsta kokvilna. Jo, saproti, poliesters svils smirdēs ar liesmu, tur būs pilnīgi cits efekts un nevajadzīgs. Bet kokvilna. Tātad, džutas audumu es parasti pērku Rīgā, Krusta baznīcas ielā 9 ir tehnisko audumu vairumtirdzniecības bāze. Un viņiem, es neatceros, 12 eiro metrā maksā džutas audums. Tur pilnīgi mierīgi ar kaut kādiem 4 metriem ir vienkārši, man ir bijis lāpu darbnīcā, man liekas, kaut 70 lāpas sanāk. Nē, meloju, 6 metri man bija un 70 lāpas sanāca. Bet jūs jau varat nopirkt arī mazāk un skatieties paši. Tātad šie 2 audumi, kokvilna un džuta. Krusta baznīcas ielā tehniskajā bāzē un kumpalniekā. Tā, tagad šos audumus sagrieziet apmēram 10-15 cm platās garās strēmelēs. Tālāk ir vajadzīgs vasks vai parafīns. Ar vasku vai parafīnu ir sarežģīti, jo, piemēram, viņu tā tehniski, varbūt kāds zina, kur atrast, man ir gājis grūti, bet jūs varat jebkurā veikalā nopirkt vislētākās sveces. Vienkārši ieiet vienalga Drogas, Rimī vai vēl kaut kur. Bet var pameklēt arī sveču veikalus, un viņiem jau ir tā saucamais tehniskais parafīns, kurš ir klučos uz kilogramiem. Vienu gadu es domāju, ka aptiekā es atradīšu, tur bija kosmiska cena, jo viņš bija kaut kāds super attīrītais. Bet padomājiet, kur un kā jūs paši iespējams arī zinat, kur dabūt parafīnu vai vasku. Ja jums ir vasks, tas ir vienkārši bomba, bet vai viņi vajag lāpām? Nezinu. Bet, un tad ir arī tas, kas saucas, laikam, stereīns mūsdienās. Tas arī der, ir ok. No kā sveces taisa kaut kāds tur cits materiāls. Tātad dabūniet šo. Nepateikšu, cik daudz jums vajag, bet tā tad ideja kāda. Kā to daru es, citi dara vēl savādāk. Es paņemu tās lupata, izkausēju tā tad uz ugunskura reāli metāla spainī vai katlā to vasku. Tālāk es viņā iemērcu tās lupatas pa vienai, tā kā piesūcinu. Viss ir karsts, tāpēc ļoti prātīgi. Ar mietu izvelku ārā un uzkarinu, lai viņas atdziest, viņas paliek stīvas, stingras. Tad ar skavām pieskavoju pie tā koka un tad jau tin virsū rullī. Tātad, pirmkārt, tiek likts viena lupatiņa ar džutas audumu, otra lupata ar kokvilnu. Līdz ar to, tinot virsū, jums sanāks viņš kārtains, tā kā tortīte. Kāpēc to vajag? Džuta deg ātrāk, kokvilna deg lēnāk, respektīvi, lai ilgāk degtu. Un tālāk šo lāpu ļoti stingri, viņa būs tāda cieta, tas parafīns, jums būs visas rokas ar parafīnu, viss būs ar parafīnu, tāpēc, bet, kad viņš būs atzis, un viņš ir ciets, un jūs viņu stiepiet klāt, cik vien stingri variet. Šitāda lāpa deg stundu, pusotru, 2, mums ir bijis, ka gāžu lietus stāvgrūdām, un viņš vienkārši deg.
Nu, un tad, kad viņi ir uztīti tajā rullītī un nostiepta kārtīgi, tad apsieniet ar drātiņu. Jā, ar drātiņu. Es zinu, ka citi saka ar līnu striķīti. Līnu striķītes žvirkts pirmais pārdeg, tad viņa atkabinās vaļā, viņa pil. Ar pilēšanu vispār būs tā, ka viņa pil. Neturiet taisni nekad lāpu, turiet vienmēr viņu ieliekt uz priekšu. Un skatieties, lai kādam citam neuzpild. Protams, ka viņa var pilēt. Bet tā daru es. Otra versija ir šo audumu pilnīgi sausu uzrullēt tur virsū un tieši otrādāk nerullēt pārāk biezi, nemēģināt viņu piestiept klāt stingri, bet tieši otrādāk taisīt viņu tādu čaganu un tad mērkt tajā parafīnā. Tas, protams, ir ātrāk, ērtāk, vienkāršāk. Viņa mazāk deg. Es zinu, ka citi vēl šādā versijā liek vēl bērzu tāsi pa vidu, kad tin to rullīti, tad liek viņai vēl pa starp tām kārtām bērza tāsi. Es tā neesmu darījusi, nezinu, kas sanāk. Man liekas, ka no bērza kāsas ir cits temperatūras karstums un varētu būt, ka viņa ātrāk izdeg. Viņa izdeg kā ugunskuriņš. Bet tā tad tie knifi ir tajā, ka pirmkārt pieskavojiet sākumā pie tā koka ar tehnisko skavotāju, jo tad ir vieglāk, viņa tā lupat neiet pa gaisu, viņa negriežas uz riņķi, jums būs stipri vienkāršāk to izdarīt. Otrakārt tā metāla drātiņa un treškārt tos mietus izmērcējiet ūdenī, lai viņi ir slapji, lai viņi mazāk, lai viņi nedeg, jo vienkārši savādāk, ka tā lāpa tur deg ilgi sāk degt ātri arī tas mietis, citreiz tā uguns, ka tur notpilda parafīns sāk iet arī uz leju, lai no šī visa izvairītos, mietus kārtīgi izmērcējiet. Nu, tāda ir pagara, bet sarežģīta varbūt, bet tehniskā instruktāža lāpu taisīšanai. Mums ir bijis tā, ka mēs taisam kopā ar bērniem, bet tur ir tā, ka to pirmo daļu, to lupatiņas izmērcēšanu, izvilkšanu pie ugunskura un tai karstajā parafīnā, to tad tur kāds no vecākiem koordinē, un bērni tad ņemās ar to uztīšanu, ar to visu pasabu. Nu, un pēc tam, piemēram, ap Jāņu uguns, kur saspraust tādā lielā, attālā aplī apkārt vai ap to līgošanas vietu vai pūdelē apkārt, maģiski skati. Vienkārši, starp citu, viņām var uztaisīt jau nospicinātus bišķi galus, lai viņus var vieglāk iespraust zemē pēc tam, kad viņas aizdedzina. Tad visi aizdedzina no ugunskura, piemēram, un tad aiznes saspraust tajā maģiskajā aplī. Fantastiski, vienkārši fantastiski. Tā kā ņemšanās ir, bet, ja jums ir vajadzīga tāda Jāņu izklaide, un šo, piemēram, var darīt arī iepriekšējā dienā vai pat vairākas dienas iepriekš, viesi atbrauc, brīvdienas daudz, lai visi tikai nesēž un nerī rosolu, tad var uztaisīt ņemšanos ar lāpām. Bet, ir jāsagatavojas, jā. Abi divi tie audumi, parafīns, spainis, kur kausēt, koks, ar kuru izvilkt, kur uzliks tās lupats, kad izvilks, viss tāds. Iepriekš ir tā, skrupulozi jāsagatavojas. Lai jums labi deg, lai jums labi deg, līgo. Ceru, ka noderēja.